Dažādu dzīvo organismu valstu šūnas. 2022. gada eksāmena uzdevums. Visi dzīvie organismi iedalīti 5 valstīs, kura šūna raksturīga Monēru valstī. Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, atcerēsimies, kādas ir tās 5 dzīvo organismu valsts pēc Whittaker klasifikācijas un kas katras valsts šūnai ir raksturīgs. Tātad mums ir dzīvnieku valsts, sēņu valsts, augu valsts, protistu valsts un monēru valsts. Dzīvnieku valstī ir raksturīgs tas, ka šūnai ir tikai membrāna, nav šūnapvalka. Dzīvnieku šūnās ir arī centrosoma, kuras sastāv no 2 centriolām. Augu šūnai raksturīgs ir tas, ka šūnā ir chloroplasti, kuros notiek fotosintēze, ir šūnapvalks, kuras sastāvā ir celuloze, šūnapvalks piešķir formu un papildu izturību, kā arī liela vakuola. Arī sēņu šūnai ir šūnapvalks, tikai tā sastāvā ir hitīns. Daudzām sēņu šūnām ir vakuolas, bet ne visām. Protistu valstī ir ļoti daudzveidīgi organismi, bet visiem ir kodols. Protistu valstī ietilpst gan dažādi vienšūņi, gan daudzšūnu organismi, piemēram, daudzšūnu aļģes. Monēru valstī pēc Whittaker klasifikācijas ietilpst baktērijas un arhebaktērijas. Baktērijas ir prokarioti. Prokarioti ir organismi, kam atšķirībā no eikariotiem nav kodola un ar membrānām norobežot šūnas organoīdu. Baktērijām DNS atrodas brīvi citoplazmā. Baktērijām ir ne tikai membrāna un šūnapvalks, bet daudzām vēl ir arī kapsula. Pārvietošanos nodrošina vien vai vairākas viciņas. Tātad, lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāmeklē šūna, kurai nav kodola. Vienīgā tāda ir variantā C. Pārējām šūnām kodols ir. A attēlā varētu būt attēlota sēnes šūna, jo ir redzams šūnapvalks, bet, kā jau minēju, ne visām ir vakuola, šai nav. B variantā mums ir dzīvnieku šūna, kurā redzama tikai membrāna. D attēlā ir auga šūna, tā ir redzams gan šūnapvalks, gan chloroplasti, kuros notiek fotosintēze, gan arī liela vakuola, kur uzkrāj šūnsulu. E attēlā redzama aļģi Chlamydomonu, kas pieder protistu valstī. 2018. gada uzdevums, kurā attēlā redzama prokariotu šūna. Tātad atkal skatāmies, kurai šūnai nav kodola, un tā ir šūna variantā D. 2023. gada uzdevums. Schematiskajos attēlos redzam tipiska auga šūnas uzbūve, kuras šūnas sastāvdaļa atrodam arī sēņu šūnās. Te jāsaprot, kas ar katru burtu ir apzīmēts. K ir citoplazma, L šūnapvalks, bet M ir kodols. Visas šīs sastāvdaļas ir arī sēņu šūnās, līdz ar to atbilde D ir pareizā. 2020. gada uzdevums. Autotrofu eikariotisku organismu šūnu organoīdos notiek organisko vielu ražošana no neorganiskajām vielām, kura no attēlotajām šūnām ir eikariotiska un autotrofa. Mēs jau zinām, kas ir eikariotiska šūna. Tā ir šūna, kurā ir kodols, līdz ar to variants C nebūs pareizā atbilde. Tagad mums ir jāsaprot, ko nozīmē autotrofa šūna. Organismi pēc to barošanās veida tiek iedalīti autotrofos organismos, heterotrofos organismos un miksotrofos organismos. Autotrofu organismi no apkārtējās vides uzņem neorganiskas vielas un sintezē sev vajadzīgās organiskās vielas. Augi to dara fotosintēzes procesā, un fotosintēze notiek chloroplastos. Heterotrofija organismi izeivielas vielu sintēzē iegūst uzņemot no vides organiskās vielas. Neliela daļa organismu ir miksotrofi.
Tādi, kas organisko vielu sintēzē izmanto gan organiskās, gan neorganiskās vielas, miksē abus veidus kopā. Šāds barošanās veids ir, piemēram, kukaiņēdāju augiem. Tātad eikariotiska šūna, jeb šūna, kurā ir kodols, un autotrofa, jeb šūna, kuru no neorganiskām vielām ražo organiskās, ir auga šūna. Un auga šūnu var atpazīt pēc tā, ka tā ir šūnapalks, liela vakuola un chloroplasti. Un tā šajā gadījumā ir šūna D. Nākamais uzdevums no 2019. gada eksāmena. Zinātnieki uzskata, ka Zemes attīstības laikā atmosfēras sastāvs ir mainījies. Sākotnēji atmosfēra saturēja galvenokārt ogliskābo gāzu un amonjaku. Vissenākie organismi patērēja ūdenī esošās organiskās vielas. Kādi bija šie organismi? Mēs jau zinām, kas ir autotrofi un kas ir heterotrofi organismi. Līdz ar to teikums vissenākie organismi patērēja ūdenī esošās organiskās vielas pasaka priekšā, ka tie būs heterotrofi organismi. Tagad atliek noskaidrot aerobi vai anaerobi. Aerobi organismi ir organismi, kur izdzīvošanai ir nepieciešams skābeklis. Anaerobiem organismiem skābeklis nav nepieciešams vai tas var būt pat kaitīgs vai nāvējošs. Līdz ar to, ja rakstīts, ka sākotnēji atmosfēra saturēja galvenokārt ogliskābo gāzu un amonjaku, varam izspriest, ka skābeklis nebija pieejams. Līdz ar to šie te organismi pirmie bija anaerobie heterotrofi. Tātad, šodien uzzinājām, kā atšķirt dažādu dzīvo organismu valstu šūnas, uzzinājām, kas ir prokariotiski un eikariotiski organismi, kā arī noskaidrojām, kā barojās autotrofi, heterotrofi un miksotrofi organismi. Tas šajā reizē arī viss, tiksimies nākamajā video.